Šajā vlogā jūs uzzināsiet, cik tad patiesībā ir sāpīga baskaju taka. Varbūt necerēju, ka būs tik sāpīgi. Tāda interesanta sajūta. Atzīmēsiet vietu, kur var apēst eklēru plaukstas garumā, un vai vispār ir vērts iet uz jauno Jurassic World filmu. Iepazīsiet jaunu fotomāju Jūrmalā. Iedviesmosieties, kā var pavadīt darba dienu vakarus, un pašās beigās sapratīsies, kur tad Latvijā var apskatīt savvaļas zirgus. Sveiciens visiem! Šodien bija tāds mierīgs rīts, kad tu vari mierīgi padzert tēņu, mierīgi apģērbties, sataisīties, jo mēs izlēmām šodieniņu atpūsties, pavadīt laiku divatā un atbraucām uz Baskai taku kā mūsu pirmo vietiņu. Uzreiz gribu piebilst, ka atrodas netālu no Rīgas, kādi 40 minūti braucienā ar mašīnu, un tad jau skatāties, kā mums ies. Rēķināties ar to, ka būs jānovieto mašīna kādu gabaliņu no pašas ieejas. Vispār, ja jūs meklēsiet Google Maps, tad atradīsiet vairākas Baskaju takas, bet tieši tā labākā, un uz kuru bijām mēs, atrodas pie Tukuma. Taka ir 3 km gara un iet pa pļavu, mežu, upi un pat pa laipu. Takas apmeklējums maksā 80 eiro no pieaugušā atkarībā no sezonas. Teikšu godīgi, ir nedaudz bail, jo man ir ļoti tāda pēdiņa, kas visu jūt, jo ja es apģērbu ķedes, kur ir daudz tāda mazāka zole, es jūtu katru akmentiņu, un man no vienas puses ļoti balsts staigāt pa šo taku, jo kā jutīsies manas pēdas, jo viņas ir 3 km gara, tā taka ir, bet redzēsim. Taka nav paredzēta invalīdiem vai bērniem ratiņkrēslos, tāpēc ar to ir jārēķinās jau iepriekš. Dotā taka sadarbojas ar vairākiem uzņēmumiem, kā piemēram Pranamat, kuru jūs sastapsiet jau pašā takas sākumā. Es necerēju, ka šī taka būs labāka, bet varbūt necerēju, ka būs tik sāpīgi. Visas takas garumā jūs staigāsiet pa dažādām vismām – akmeņiem, koku, dubļiem, ūdeņi, čiekuriem, kā arī kokogli, gumiju un citu. Dotā pastaiga palīdz uzlabot asinsriti, stiprināt organisma aizsargspējas, kliedēt galvas sāpes, palīdz atslābt pēdām un nomierināt prātu. Cik nomierināt, jo brīžā bija tik sāpīgi, ka gribējās raudāt, personīgi man, citiem tur vispār nekā nebija, bet es to paveicu, un tas nozīmē, ka varēs arī visi pārējie. Varbūt nav tik traki, bet man ir bail vienalga iet pa tiem čiekuriem. Ir patīkamāk nekā sīki akmentiņi, protams, bet vienalga. Tāda interesanta sajūta patiesībā. It kā pa tām dūņām jūrā staigā. Tā kā mēs bijām sezonas laikā, cilvēku bija ļoti daudz, bet tik un tā sanāca atrast momentus, ka tu esi viens ar dabu un vari vienkārši pabaudīt momentu un pabūt šeit un tagad. Neiet pa upi bija tomēr ļoti laba ideja, jo ūdens bija ļoti augsts un pašā apakšā bija asi akmeņi. Pati vieta piedāvā arī citas aktivitātes, kā piemēram mākslas pastaiga. Tā ir atsevišķa taka, šeit pat blakus ar mākslas eksponātiem, kur jūs varat mierīgi izstaigāt savā tempā, pafotografēties un forši pavadīt laiku. Papildus šeit ir iespējams palikt pa nakti, atslābt kādā pirtiņā, palaivot pa ezeru vai pat izbaudīt maltīti restorānā. Izgājām Baskai taku, mums aizņēma pusotru stundu, ņemot vērā, ka dažos brīžos es biju staigājusi ļoti lēni, tāpēc, ja jums nav tik jūtīgas kājas, un ja jūs baigi nebildēsties uz katra stūra, tad jūs vēl pat ātrāk varēsiet to iziet. Kopumā man ļoti patika, ļoti iesaku. Esmu lasījusi, ka pēdām pēc šīs takas ir baigi tādā atbrīvotība. Tas tā ir, tāpēc, ka
tu vairs nesteigā ne pa ko sāpīgu, tāpēc tev ir tās, beidzot man ir mīkstas čības, un tu sāc novērtēt, ka viņas ir tik ļoti mīkstas. Bet, jā, citiem cilvēkiem, kam nav tik jūtīgas pēdas, patiesībā nav tik traki. Brīžiem bija ļoti, ļoti tādi asi un sāpīgi akmeņi, man gandrīz iztecēja asariņa, bet tā kopumā bija labi. Tā kā tur bija arī ģimenes ar maziem bērniem, visi staigāja, visiem bija jautri, un tāpēc droši arī ieteikt. Blakus Baskai takai atrodas apvērstā māja. Paši mēs tur nebijām, bet tomēr uzskatu, ka tā ir ļoti forša vieta, kur var aizbraukt kopā ar bērniem. Šodien man ir tāda unikāla iespēja iepriekš. Es fotografējos pie vienas tādas foršas fotogrāfes, un viņa man piedāvāja papozēt kā modelei priekš citas fotogrāfes, priekš viņas portfolio, tādā kā namiņā Jūrmalā. Es viņu parādīšu, tāda kā cottage vibe un kaut kas tam līdzīgs. Protams, es nevarēju nepiekrist, man ļoti patīk bildēties, man ļoti patīk pozēt un vispār piedalīties visā šajā procesā. Tāpēc es tagad dodos uz fotosesiju. Viss bija tiešām brīnišķīgi, ļoti jauka un atsaucīga fotogrāfe, ideāli pieskaņots apģērbs un pati mājiņa ar vairākiem fotostūrīšiem. Tas, kas mani patiesībā nedaudz pārsteidza, ka dotā vieta tikai nesen sāka darboties kā fotomāja. Jau ir pienākusi darba nedēļas nogale. Šodien ir ēdiena Forna kinoteātrī. Tas nozīmē, ka filmas biļetēm ir atlaides, un, protams, mēs nevarējām neizmantot šo iespēju. Es apskatījos filmas klāstu, un patiesībā mani ieinteresēja tikai 2 filmas. Viena no tām ir manas bērnības multines atveidojums, How to Train Your Dragon, un otra ir Jurassic World. Ja jūs zinat, tad iepriekš bija vairākas filmas, kur galvenais varonis bija vīrietis. Un stāsts grozījās sākumā ap dinozauriem, pēc tam ap ģēniem, kloniem. Un šī filma jauna ir kā jauns stāsts, kur galvenā varone ir sieviete. Viņai ir jāiegūst ģēni no 3 lielākiem dinozauriem, un, protams, piedzīvojuma laikā viņa attapsies kādā salā. Ko viņa tur redzēs, kā viņai soksies, tad jau uzzināsim, jo tieši uz šo filmu mēs arī dosimies. Tā kā bija jau vakars, izdomājām ieskriet pasēdēt konditorijā Raunas dārs. Ja godīgi, biju pārsteigta ar tik lielu eklēru izvēli. Pati paņēmu ar sniķes garšu un tikai paskatieties, cik viņš ir liels. Rezultātā forši pasēdējām, paēdām un bijām gatavi doties uz pašu filmu. Es nezinu, kā jums, bet tad, kad beidzās filma, bija 10 minūtes pāri 9, un man likās, es iziešu ārā un būs tumši, bet ir gaiši, un man prātā kaut kā tas galīgi nesaslēdzas. Bet vispār runājot par filmu, es nevaru 100% apgalvot, ka filma ir to vērta, jo no vienas pusēm daudziem tā var nepatikt, tāpēc, ka pirmā daļa bija interesantāka, šo bija kaut kā grūti un ilgi skatīties, bija neinteresanta ideja vai tik vienkārša ideja. Tiem es no vienas puses piekritīšu, bet tajā pašā laikā filma arī nebija slikta. Es vairākās vietās uztraucos par galveno varoni, par ģimeni, jo tur bija tētis ar meitām, kas mēģināja izdzīvot. Un tāpēc filma ir ļoti laba vienam vakaram, un es to arī iesaku. Kaut kā šodien sanāca nedaudz stresaina diena, bet jau ir vakars, tā kā ir silti, mēs ar draudzeni sapratām, ka varētu tikties pie Mārsdīķa vai Uzvaras parka, uztaisīt tādu kā nelielu pikniku. Es paņemu līdzi banānu kūku, kādas uzkodiņas, kā arī plānos ir paspēlēt badmintonu, kādu spēlīti, un vienkārši forši pavadīt laiku.
pateikt, ka tas bija labi pavadīts vakars, tas nozīmē neko nepateikt. Esam atbraukuši uz vietiņu, kas jau sen mani interesē. Es esmu redzējusi diezgan daudz bilžu, kur fonā staigā zirgi vai pat govis, un to visu var redzēt Engures dabas parkā. Redzēsim, kā mums paveiksies ar dzīvniekiem, ko redzēsim mēs, tāpēc skatieties, varbūt jums arī interesēs. Engures dabas parks atrodas tikai 60 km no Talsiem, un Doto parku ir ļoti ērti savienotai Bastai taku. Dotā parkā var redzēt ne tikai savvaļas zirgus un govis, bet arī retas putnu sugas un arī ziedošas savvaļas orhidejas. Orhideju taka sākas netālu no Engures ornitoloģiskā pētījuma centra un ir 3,5 km gara. Parka teritorijā ir uzbūvēti vairāki vērošanas torni, un vienā no pirmajiem jūs arī redzēsiet savvaļas dzīvniekus. Gan govis, gan zirgi ir pieraduši pie cilvēkiem, un tos var pat pabarot, ja tie pieies tuvāk. Skatu tornī ir pieejams bezmaksas binoklis, ar kuru jūs varat tuvāk apskatīt interesējošos parka iemītniekus. Un šeit no zirdziņi. Tornī var arī uztaisīt nelielu pikniku, pasēdēt pie ūdens, pabarot zīvtiņas un nesteidzīgi pavērot dzīvniekus. Ja tādas vēlmes nav, tad var uzkāpt augšā un paskatīties uz šo skaistumu vēlreiz tikai no cita leņķa. Jāmin uzreiz, ka jūs varat atbraukt uz šo vietiņu un tā arī neredzēt ne zirgus, ne govis tuvumā. Mums bija paveicies, mēs redzējām, kā zirdziņi pārskrien pāri ezeram mums tuvāk, bet gotiņas mēs arī redzējām tikai pretējā krastā, bet tā vietiņa ļoti skaista, ļoti mierīga, tāda klusa. Ļoti patīk. Patiesībā man pat sagribējās paņemt kaut ko piknikam un uz tās vērotavas apakšā pasēdēt un papiknikot. Man liekas, ļoti jauka vietiņa laika pavadīšanai. Kamēr braucam no Engures uz Rīgu, izdomājām piestāt vienā ciematiņā, lai apskatītu vienu no baltām kāpām. Pēc Google Maps datiem Latvijā ir 3 baltās kāpas – Lielupes, Saulkrastu un Plienciema, kur mēs arī atbraucām. Dotais zvejnieku ciems ir slavens ar to, ka šeit agrāk brauc atpūsties mūžnieki, un pat klīst stāsti par Krievijas cara Aleksandra I sievas Elizabetes pikantām jūras peldēm. Salīdzinot ar citām kāpām, šeit nav kur paslēpties no nežēlīgas saules, un rezultātā smiltis kļūst tik karstas, ka pa viņiem paliek sāpīgi staigāt ar basām kājām. Taču atradām nelielu krūmu, zem kurā arī mierīgi pasēdējām mēniņā. Pa ceļam uz Rīgu izdomājām apstāties un nopirkt mājās kādu zivtiņu. Man atnāca bildes no manas fotosesijas Jūrmalā, un jūs tikai apskatāties, cik viņas ir foršas, cik viņas ir gaišas, kā viņas nodod to visu atmosfēru. Tas vienkārši ir brīnišķīgi.
Ir pienākušas beigas šim vlogam. Šis vlogs sanāca pilns gan ar ceļojumiem, gan ar kaut kādām ikdienas lietiņām, bet rezultāts, man liekas, sanāca ļoti jauks, un tad jau līdz tikšanai nākamajā reizē.